Čau! Es gribēju ierakstīt šo video divu iemeslu pēc. Numur viens. Es vēlos likt vairāk garā satura video YouTube, un tad, lai šis video kalpo kā pirmais, lai šis kalpo kā starts. Tas bija pirmais iemesls. Otrais iemesls ir tāds, ka ir pagājis vesels gads. Ir pagājis vesels gads, kopš es ieliku savu pirmo postu pārdošanas akadēmijā. Un, respektīvi, gribēju šajā video vienkārši pastāstīt, kā tad tas viss vispār sākās un kā es nonācu līdz pārdošanas akadēmijai un kā ir pagājis šis pirmais gads. Tātad pagājušā gada 26. martā es ieliku pirmo postu Instagramā. Pirmo postu Instagramā vienkārši pirmo rīlu. Uztaisīju pārdošanas akadēmijas profilu un ieliku pirmo postu. Tātad, bišķi vairāk kā gads ir pagājis, 1. aprīlis, tātad ir pagājis nedaudz vairāk kā gads. Tas viss, tātad jau kādu laiku pirms ieliku pirmo postu, tātad man bija tā doma, patiesībā jau vairākus gadus, man bija tā doma, kad es gribētu kaut ko sākt dalīties, kaut kādu saturu arī, bet visu laiku to atliku. Visu laiku to atliku un atliku tieši tā paša iemesla pēc, kāpēc nesāk lielākā daļa cilvēku. Arī es domāju, ko tad es tur līkšu, kas tur man klausīsies, un kāds vispār sakars, un kam tas būs interesanti, un ko tad es, ko citi padomās, un tam līdzīgi. Ja? Tātad pilnīgi tās visas pašas domas, ko jūt jebkurš normāls cilvēks. Ja? Labi, ir, protams, kam ir pilnīgi, kad jau startā ir, nekad tādas domas neienāk galvā noteikti. Ja? Bet lielākoties, jebkuram cilvēkam, ko tādas domas ir galvā, un viņas lielākoties cilvēks attur. Un arī, gadiem ejot, man bija tā doma, kad gribētu, bet tad atkal domāju, ko tad es, un vienmēr atliku. Ja? Pagājušajā gadā es domāju, viss jāliek šīs iekšējās bombas, kā saka Gustavs, iekšējās bombas pie malas un vienkārši jāliek. Un tad pagājušā gada 26. martā es arī ieliku, un kopš tā laika, cik man tad ir posts jāpaskatās, kaut kādi 300 pāri ir, 350, 320, 330, kaut kas tāds. Es sanāku, gandrīz katru dienu ir kaut kas likts. Kas tad, un kad es to sāku, man nebija īsti saprašanas vispār, ko es ar to darīšu, kā tas viss izvērtīsies, ko tieši es darīšu un tam līdzīgi. Ja? Nebija skaidrības. Nebija skaidrības, kas no tā viss sanāks un kuras es vienkārši sāku darīt. Un man liekas, tā ir tāda viena svarīga lieta, kas ir jāatcerās daudziem. Ja? Tev nav pašā sākumā jāzina perfekti skaidrs mērķis, ja? Kā tas viss izskatīsies. Tev ir jāzina apmēram, kur tu ej, ja? Un ko tu dari. Man bija skaidrība, ka es gribu dalīties ar informāciju par pārdošanu, bet man nebija pilnīgi 100% skaidrība, kur man tas novadīs. Ja? Es vienkārši spēru pirmos soļus un paļāvos uz kaut kādu loģisku notikumu attīstību. Ja? Es zināju, ka es sapratīšu, kur es ar to visu nonākšu. Tā arī notika patiesībā. Tātad es sāku likt, tad nākamais posms bija tāds, kad es domāju, ka man jāatjārās pie maksas reklāmām. Ja? Es biju domājis, kā tas izskatīsies, kad es vienkārši, uztaisīšu kaut kādus reklāmas, man pieteiksies uzņēmumi uz zvanu, Zoomā, un es pats pārdošu viņiem Zoomā kaut kādas pārdošanas apmācības. Ja? Ar to tad es arī sāku. Es aizgāju uz Enģeju, tur viņi man sataisīja tās Facebook reklāmas, tur beidzot iemācījos metu, jo meta man bija tādas vispār tumša bildes, sveša, un tad tur es iemācījos to metu, un salikām reklāmas, man sāka pieteikties pirmie kaut kādi līdi uz zvaniem, un tikos es tur Zoomā, un tad es tur mēģināju, respektīvi pārdot, es biju iedomāju, soli atpakaļ. Es ierakstīju, tātad man tā doma bija, ka es pārdošu viņiem nevis tur klātienes apmācību, ja, bet no sākuma es viņiem pārdošu digitālā veidā to apmācību, ja, tā kā online kursu. Iedošu viņiem to, viņi noskatās, tad sāk kaut ko implementēt, sāk kaut ko izmantot ikdienā, un tad mēs tiekamies, un tad es respektīvi kaut kādā tādā mentoringa veidā uzturam to visu. Ja. To mēs arī sākām, es ierakstīju to kursu, tad tie cilvēki pieteicās Zoom zvanos, es sāku tur pārdot. Man tā doma bija, ka es tur sēdīšu to visu pasākumu, tur tirgošu un visi, graus ārā no rokām, kā, protams, nebija. Ja? Jo tā līderi patiesībā nebija baigi, tur nebija tāda vienkārši tāda uzņēmuma nopietni, ja? Tur bija tāda mazi kaut kāda, uzņēmuma, viņš ir 1-2 cilvēki, ja? Tādi. Tāpēc es tur sapratu, ka varbūt tas patiesībā varētu nebūt īstais modelis, bet ļoti ātri es arī sapratu, ka man tam vienkārši nemaz nav laika.
Jo man tie zūmi tur pieteicās, un man reāli nebija, es nevarēju to vienkārši apvienot, ar to, ko es darīju ikdienā, tāpēc pilna laika tā pārdošanas komandas vadība. Es reāli to nevarēju apvienot. Tāpēc ātri vien sapratu, ka šitas man īsti neies pie sirds. Es gribu kaut ko automatizēt, lai tas viss strādā bez manas iesaistes vai tik daudz. Ja? Nu, lūk. Tad nākamais solis bija tāds, kad es izdomāju, ka es pārdošu digitalizētu kursus vienkārši pilnīgi jebkuram, ja, kurš grib. Uzbūvēju pirmo self-liquidating funnel, jeb low-ticket funneli. Respektīvi, ko tas nozīmē, ka tu tajā savā landing lapā pārdodi produktu par zemu cenu, bet tam tā bija, piemēram, augsto zvanu meistarklasi, iebildumu meistarklasi par 7 eiro. Ja? Tad tas tuneļa princips ir tāds, ka tu iedod baigi lielo vērtību par super mazu cenu, un tas tāds impulsīvs pirkums. Nu, lūk, tad cilvēki pērk, un tad nākamajā solī, kad nopērk, tad viņiem mēģinās piepārdot jo lielais kurs, tur par 100-150 eiro. Nu, lūk, un kaut kāds procents vienmēr ir nopērk. Ja? Tur tā matemātika tur tā strādā, ka tās reklāmas tu ar to pirmo soli atpelni, un tu pelni no tā otrā soļa. Nu, lūk, tad kaut kādu laiku es padarīju to, un paralēli arī visu laiku liktu organisko saturu. Jā, tad kaut kādu laiku neliku vispār reklāmas, neko nedarīju, tad tas viss vienkārši tur bija tāds, un tad mēs nonācām jau principā šī gadā. Un tad pirms šī gada es biju sapratis, ka es gribu, man neinteresē īsti tāds vienkārši tirgot kursus kaut kādus, ja es gribēju uztaisīt kaut ko tādu vērtīgu platformu, kur tiešām cilvēki iegūst vērtību. Jā, nu tad beigās arī nonāca tas gala produkts, ja šobrīd, uz ko es fokusējos, ir tā online apmācība platforma, kurā ir visi materiāli, kas man vispār ir par pārdošanu. Ja? Tur vairāk kā 15 stundas šobrīd jau. Bet tas ir membership tipa, kur tu vari pieslēgties jebkurā vērtā laikā, iegūt uzreiz, atslēgt visus šos materiālus, skatīties, cik daudz gribi, cik bieži gribi. Bet vēl lielākā vērtība ir tā, ka tur mums ir vesela komūna cilvēkiem, šobrīd jau pie 300 cilvēkiem. Ja? Un mēs tiekamies Zoom zvanos 2 reizes nedēļā, un tur tu vari uzdot savus jautājumus. Mēs izrunājam par tavu nozari, padomi, roleplay, zvanu analīzes, mākslīgais intelekts. Tur ir super, tā ir super vieta, kur jebkurš var iemācīties pārdošanu. Nu, lūk, un tad es nonācu līdz tam, ka šobrīd ir tikai šāds te veids, kā vispār tikt, kur tu dabūni piekļuvu gan materiāliem, gan uzreiz arī man, gan Zoomiem, gan treniņiem, pilnīgi visam. Jā, un manuprāt, šis formāts ir ritīgi labs. Ja? Jā, bet līdz tam bija jānonāk. Ja? Tātad, protams, paralēli šim te visam es esmu neskaitāmos uzņēmumos, kuros mēs esam, es tur vienai mēģināju skatīt, kaut kādi 30 varētu būt. Ja? Kaut kādi 30 dažādi uzņēmumi ir bijuši visā šī laikā. Vienkārši, kur organiski nākuši, ja? Un mēs esam sadarbojušies gan ilgtermiņā, gan vienreizējās apmācībās, gan atkārtotās apmācībās. Gan ilgāk, gan īsāk, ja, bet daudz un dažādu veidu sadarbības bijušas. Tātad, ko es to visu gribu teikt? Kad es sāku, man nebija nejausmas, ja, kā tas viss izvērtīsies un kas no tā sanāks. Bet tagad ir pagājis gads, tātad ir būtis vairāk kā pie 30 uzņēmumiem. Šobrīd pārdošanas platformā ir vairāk kā 300 cilvēki. Ja. Ir ļoti daudz arī pirms tam pirkuši tos vienreizējos kursus un tam līdzīgi. Ir iegūti patiesībā, bet tās vērtīgākās lietas, ko šis te mans viens lēmums pagājuši gadu sākt likt saturu, man ir devis, ir iegūst prasmes, ja? Es māku uzbūvēt pārdošanas lapas, māku uzbūvēt landing pages, funnelus, e-pasta automatizācijas, pilnīgi visu saslēgt vienā ekosistēmā, lai tas viss darbojās kā pulkstenis. Ja? Es māku salikt reklāmas, respektīvi visu šīs te digitālās prasmes man pirms tam nebija. Un tad man viņas ir. Ja? Patiesībā tā ir lielākā vērtība, ko es iegūstu no tā savu lēmuma, vispār sākt likt saturu. Un otra lieta ir, es iegūstu neskaitāmi daudz vērtīgus kontaktus. Es esmu iepazinies ar ļoti jaudīgiem cilvēkiem. Es esmu bijis dažādos interesantos pasākumos. Respektīvi, šis te lēmums ir pavēris ļoti daudz iespējas, iedevis man daudzas prasmes, iedevis man daudz cilvēkus manā dzīvē, kas ir tiešām bijis ļoti interesanti. Ja? Un ir pagājis relatīvi mazs laiks, gads. Nu, es nezinu, tas ir daudz vai maz, ja? Tas laikam kādam tas ir daudz, kādam maz ar ko salīdzina, protams. Sociālajos tīklos sekotāju skaits kopējais laikam pa gadu man ir izaudzis Instagramā gandrīz 2, TikTokā gandrīz 3,
Facebookā kaut kāds varētu būt tur kopā pirms 1000 laikam grupā un tur. Respektīvi kaut kādi 6 ar kaut kāpēkām tūkstoši visos sociālajos tīklos. YouTube'ā pilnībā principā necik. Ja? Uz šī video rakstīšanas brīdi man liekas, ka 40 cilvēki, kas ir nožēlojami. Tāpēc, ja tu skaties šo te lūdzu nospied vismaz to podziņu, ja, kas jānospiež. Tā kā, bet visā vismā, tātad, ko es ar to gribēju pateikt? Ar šo te video, 10 minūtīgo jau šobrīd. Es gribēju pateikt to, kad, ja tev ir doma, ka tev gribētos kaut kādu sākt likt saturu, tad man tev ir tikai viena lieta, ko pateikt. Vienkārši ej un dari. Ja? Liec un viss. Un tad jau tev nav jāsaprot 100% tagad, kur tev tas novedīs. Vienkārši sāc darīt. Sāc darīt, spērt pirmos soļus, un tu sapratīsi, kur tev tas aizvedīs. Tas ir tieši tik vienkārši. Ja? Un tās domas par to, ko par mani padomās, ja? Ko par mani teiks. Ticiet man, visiem ir pie kājas. Ja? Nevienam patiesībā neinteresē. Maksimums, cik daudz pie jums padomās, ir minūti, 2, kamēr aizskrolēs tālāk un tālāk viss dzīvo savu dzīvi. Ja? Nevienam neinteresēt jūs tieši tik ļoti. Ja? Tā visiem liekas, ka es esmu pasaules nābes, visiem super interesēju. Patiesībā jūs nevienam daudz neinteresējat. Ja? Tu redzēsi, ielikt tur Jānis šos te, noforši super minūtu un aizskroloju tālāk. Ja? Pajauksim, kas mainās tavā dzīvē, kad kāds cits vispār citā Latvijas galā par tevi domā kaut ko, Jānis sāc likt saturu. Ja? Pilnīgi vienalga. Ja? Tātad, numur 1. Par tevi nemaz neviens tik daudz nedomā, kā tev pašam šķiet, vai pašai šķiet. Ja? Un pat, ja domā, pilnīgi vienalga, lai domā. Ja? Tas jūsu dzīvē neko nemaina. Mums visiem ir mūsu viena dzīve, un nedarīt tās lietas, ko gribās tikai tāpēc, ka kāds kaut ko padomās, ir vairāk nekā stulbi, godīgi. Ja? Tāpēc neatliekat nevairs pa vienu dienu, vienkārši darat tagad. Ja? Lūk, tas ir tas, ko es gribēju pateikt ar šo video, kad nevajag atlikt vai likt likmi uz sevi un sākt darīt. Jo tu nekad nezini, kur tas tev aizvedīs, un tu nekad nezini, kas no tā var izvērsties. Ja? Un godīgi teikšu, šis ir bijis viens no labākajiem lēmumiem, ko es vispār esmu izdarījis savā dzīvē, jo atkal jau es iegūstu prasmes, es iegūstu kontaktus, es iegūstu tikai pozitīvas lietas no šī viena lēmuma. Ja? Man ir ļoti liela aizrautība par vispār šo pasākumu. Es redzu, kā tas viss būvējās. Es redzu, kā tas, teiksim, jau sāk veidoties par biznesu. Tas viss ir ļoti interesanti. Tas principā laikam bija viss šim te video. Un tagad man būs jāsāk domāt nākamā tēma nākošajam video, jo es vēlos būt tieši tikpat teiksim, patstāvīgs, kā es esmu Instagramā vai TikTokā. Es gribu būt tikpat patstāvīgs arī tagad YouTube'ā. Tāpēc šis bija tāds iesildošais video par to, par Pārdošanas akadēmijas 1. gadu, ko es patiesībā ierakstīju arī vairāk sev, lai es pēc tam varu paskatīties, ja, un pēc tam pēc gada ierakstīt jaunu. Bet nākošie video būs, protams, vairāk par un ap pārdošanu. Tā kā paldies, ka noskatījāties šo līdz galam. Paldies un tiekamies nākamajos. Čau!